Dagdas novads ir bagāts ar 4 unikāliem muzejiem. Pirmais, kuru esam nolēmuši apskatīt, ir Andrupenes lauku sēta. Muzeja teritorijā atrodas gan dzīvojamā māja, klēts un rija, gan pirts, smēde un kūts. Kā stāsta Skaidrīte Pauliņa, muzejā eksponētas dažādas sadzīves mēbeles un senlietes, kā piemēram lūkšanu grāmatas, 100 gadus veca rokas somiņa, pulkstenis un citi Latgales sētas darbarīki un instrumenti. Atbraukuši uz Andrupiņu, jūs varat baudēt dvēseles un sirds mīru. I pirāzis pazaprīcotīs par skaistu dabu, kas te ir, par to, ka ir augstūko vīta, iziet pūra taku, kas ir te pat aiz muzeja. Nu, tad, kad esat pīkusuši, tad jūs varat atīt pie saimiņēcas, i saimiņēca gan jau ar kaut garšēgu pacīnos. Mūsu muzejs pīdavoja cīši gordus ādīņus, tie ir maizētis, vīsteņš, sīrs, izvorami putru, i galvenais ir čajiņš, ko padzerūt, runās daudz spāka. Tālāk mūsu ceļš ved uz Ezernieku pagasta Jaundomi, kuras muižā ir izveidots vīdes izglītības centrs. Apmeklētājiem ir īpaša iespēja uzzināt par ūdens floru un faunu, gan aplūkojot eksponētas Latvijas un piekrastes joslas zivis, putnus un kukaiņus, gan spēlējot digitālas un interaktīvas izziņas spēles. Īpašs piedāvājums ir arī apkārtnes putnu novērošana. Savukārt pavisam nesen uz Jaundomi ir atceļojusi arī jauna ekspozīcija ar zirgu fotogrāfijām. Jaundomas muiža ir interesanta ar to, ka pirmkārt šeit ir ļoti interesanta vēsture, kas saistīta ar kādreizējiem Keisleru dzimtu un ar vāciešiem, kādreiz, kas šeit dzīvoja un mitinājās. Principā tas ir veltījums tā kā mūsu Latvijas pērlei Ežezeram. Protams, mēs jau esam samērā pazīstami ar mūsu ekskluzīvo garšīgo zivju zupu degustāciju, tātad svaigā gaisā, un kas ir veidota, vārīta tātad pēc tādām senām tradīcijām. No eksponātiem, protams, ir pašas zivis kā tādas ir interesantas, ja tie, kuri nav redzējuši tātad kaut kādu noteiktu zivju sugu, ar 80% garantiju mēs viņu varam redzēt šeit, protams. Un ja no tādām pavisam ekskluzīvām sugām, tad kādu makšķernieku varbūt interesēs apskatīt tātad Latvijas rekordu zandartu. Pēc tam dodamies uz Ķepos pagasta Neikšāniem, kur atrodas vides izglītības un kultūras centrs Ķepa. Muzeja ekspozīcijas un izstādes ir veltītas meža tematikai. Būtiski, ka muzejā redzamie dzīvnieki ir atainoti to dabiskajā lielumā. Mēs gribam parādīt meža iemītniekus, tās floru un faunu, kā tas izskatās. Te jūs varat izbaudīt viņas visu skaistumu, redzēt tuvumā visus dzīvniekus, meža iemītniekus, kas dzīvo Latgales mežos. Tie dzīvnieki ir taustāmi, viņus var aiztikt ar rokām, ko nevar citos muzejos. Ja? Un, protams, tā arī būtu tā mūsējā īpašā degustācija, kur var izbaudīt tādu meža sveltes degustāciju. Tā būtu meža gaļa, īpašās lauku Latgales blīnas, kuras ir ceptas Krievu krāsnī. Bet pašā Dagdas centrā mūs sagaida Aivars Arnicāns, kas ir novatpētniecības biedrības Patrija un Dagdas vēstures muzeja vadītājs. Lai ar visu iepazītos muzejā, jāpavada vairākas stundas, jo ekspozīcijas ir izvietotas 6 tematiski atšķirīgās zālēs, un par katra priekšmeta nonākšanu muzejā ir savs stāsts. Gribētu izteikt tādu interesantu faktu, ka kaut gan mēs atrodamies tagad muzeja telpās, bet īstenībā senākos laikos šeit bija ebreju veikali. Un arī Dagdas pilsēta senos laikos bija tirgotāja pilsēta. Un tas arī izraisa tādu senatnīgu auru, jo viss Dagdas centrs ir klāts ar brūgakmeni. Pirmajā ekspozīcijas zālē ir veidota sena istaba, un tāpat arī ir apskatāma vietējā gleznotāja Bartkeviča veidota glezna. Nākošajās zālēs ir stāsts par vietējo novada iedzīvotāju ikdienu. Šeit ir apskatāmi arī dažādi mūzikas instrumenti, arī dažādi baznīcas piedarumi, jo, kā zinām, ka Dagdā senos laikos dzīvoja daudzuticību iedzīvotāji, un ir arī sena skolas klase veidota, kur arī priekšmetus, eksponātus ir dāvinājuši vietējie iedzīvotāji, un tāpat arī Dagdas vidusskola ir veidojusi seno skolas solu. Tāpat ir karalaiku ekspozīcijas zāle.
Savukārt Dagdas turismu un informācijas centrs ļoti atbalsta vietējo talantu veikumu, un šobrīd centrā apmulkojama Andrupenes mākslinieka Viktora Ivanova glezno izstāde Dvēseles atspulgs. Īstenībā tā skaistā daba, tās sena vēsture, ir šeit pie mums, Latgalē, Dagdā, un tieši Teiksmainā Dagdas ezera krastā.